publiskās bibliotekas strādātu pasaulē. Ļoti daudz ir darījis Kultūras informācijas sistēma aģentūra, kur vada Armands Magoni. Lūdzu, Magonis kungs, jums vārds. Labdien, cienījamie klātesošie. Man arī gribās šodien runāt par krāsām, un pēdējie 5 gadi, varbūt 6 pat gadi ir pagājuši tajā violetajā, jeb lilā cerību krāsā. Un mēs šos gadus esam krāsojuši šīs bibliotekas kopā ar bibliotekāriem, kopā ar dāvinātājiem, kopā ar visiem cilvēkiem, kas šo projektu ir palīdzējuši realizēt. Un manuprāt, ka šodien mēs varam teikt, ka visi šie punktiņi, kas šobrīd ir sarkanā vai baltā krāsā, viņi tomēr ir zaļā krāsā šajā nedēļā, jo piedalīšanās šajā procesā ir svarīgāk varbūt ne tikai šajā nedēļā, bet katru dienu. Katru dienu, kā tas notiek katrā bibliotekā. Un biblioteku, teiksim, tā misija un aicinājums pēdējos gados ir bijusi tā, ka jebkurš cilvēks, kas ienāk, ir vienlīdz svarīgs. Jebkurš cilvēks, kas nāk uz biblioteku pēc informācijas vai citu iemeslu pēc, viņš ir jāapkalpo tieši tāpat kā visā Latvijā un tāpat kā Eiropā, un jābūt pieejamām tām lietām, kas, protams, ir pieejams visā pasaulē. Un pēdējo gadu laikā mēs varam runāt par šīm visām 874 Latvijas publiskajām bibliotekām, kas ir bijušas tādā ļoti labā laikā, varbūt attīstījušās. Un šobrīd mēs redzam tos augļus, kas ir panākti ar to, ka šis finansējums ir bijis. Paldies, protams, finansējumu dāvinātājiem Bill un Melinda Gates fondam. Paldies par to, ka mums ir iespējams izmantot visjaunāko programmatūru no kompānijas Microsoft arī šajās bibliotekās. Un iedzīvotāji ir atzinuši to, ka bibliotekas ir tā vieta, kur var iet. Bibliotekas pēdējo gadu laikā nav aizvērušās, un visas šīs 874 bibliotekas, kā no 2006. gada, viņas arī funkcionē un turpina funkcionēt. Par skaitļiem, tad jūs varat redzēt, šeit ir 7150 šobrīd bibliotekās pieejami brīvpieejas datori. Tad bibliotekas pakalpojumi, es atgādinu, ir pieejami bez maksas visiem iedzīvotājiem, kas iet uz un apmeklē šo biblioteku. Bibliotekāri šajā laikā ir apmācīti ļoti daudzos dažādos kursos. Viņi ir mācījušies gan to, kā šīs tehnoloģijas izmantot, gan šo tehnoloģiju izmantošanu pasniegt arī tiem cilvēkiem, kas nāk uz biblioteku. Un kopumā mums ir arī Latvijā vairāk kā 10 šiem reģionālajiem mācību centri. Kopumā viņi ir 20, un apmācību programmas tieši tāpat tiek realizētas katrā no Latvijas bibliotekām. Un e-prasmu nedēļā, konkrētajā šajā nedēļā, kā jau es teicu, visas, protams, bibliotekas ir zaļā krāsā, bet vēl zaļākā krāsā ir šīs 151 biblioteka, kas tieši iesaistās ar saviem jauniem pasākumiem. Un, ja nemaldos, tas ir lielāks skaitlis nekā pagājušajā gadā, un es ceru, ka nākošais gads būs vēl lielāks šis skaitlis, un šī biblioteka var sniegt šiem iedzīvotājiem pavisam cita veida pakalpojums, nekā tas bija paredzēts varbūt viņas sākotnējā darbības laikā. Un vidējais pasākumu skaits, jūs varat redzēt šeit bibliotekā, ir vismaz 3. Un, ja runājam par to, kāda ir šī nozīme biblioteka, un kāpēc tomēr bibliotekas, kāpēc ne citas iestādes un šīs, teiksim, valsts pārvaldes iestādes. Biblioteka ir tā vieta, kas ir palikusi atvērta un bezmaksas ir pieejama katrā Latvijas novadā. Ja mēs runājam par to skaitu, tas noklājums ir pilnīgi adekvāts visam mūsu Latvijas iedzīvotāju skaitam, un 39%, jūs varat redzēt šeit, 39% Latvijas iedzīvotāji regulāri apmeklē bibliotekas. Šis projekts ir ievērojams arī ar to, ka mēs jau uzsākot šo projektu, sākām mērīt tā projekta nestos rezultātus.
Mēs izmērījām to, kāds tad ir stāvoklis bibliotekās, kāds ir sociāla-ekonomiskais stāvoklis katrā reģionā, katrā konkrētajā vietā. Un izdarot pakāpeniski šos mērījumus, mēs redzam, kā šī situācija mainās. Un tāpēc šie skaitļi, kurus jūs redzēsiet nākošajā slaidā, ir ļoti raksturojoši tam stāvoklim, kāds vispār ir Latvijā e-prasmi lietās. Un, ja mēs runājam par šiem skaitļiem, te var redzēt, cik pirmie klikšķi ir notikuši pašās publiskajās bibliotekās. Tad procentuālie skaiti, tad 27%, tad tie cilvēki, kas pirmo klikšķi savu izdara tieši bibliotekā un tieši publiskajā bibliotekā. Tāpat ļoti svarīgi ir parādīt šajos slaidos par to, kādas tad ir tās lietas, ko tajās bibliotekās tieši cilvēki dara un kāds ir tā ietekme. Un faktiski mēs redzam to, ka šī ietekme pieeja šīm ziņām, jaunumiem, sociālajiem kontaktiem bibliotekās ir ļoti svarīga lieta. Pieeja tāpat darba tirgumu, pieeja vietējai sabiedrībai, kas ir ļoti svarīga lieta. Un biblioteka šī loma sabiedrībā šobrīd ir pavisam mazliet savādāka. Bibliotekas ir sociālie centri, bibliotekas ir aktivitāšu centri, kas ļauj iedzīvotājiem biblioteku izmantot tieši tām vajadzībām, kas viņiem ir nepieciešams. Tāpat pieeja mācību resursiem, laika, naudas taupīšana, pieeja e-pakalpojumiem. Šīs visas lietas ir ļoti svarīgas katram no iedzīvotājiem, un šobrīd to var izdarīt bibliotekā. Un, ja mēs runājam par pieeju šiem pakalpojumiem, tad pēc daudzām dažādām, protams, aptaujām šis stāvoklis arī mainās. Ja mēs runājam šeit par to, ka pirmais ir šis dzīvi padarīt interesantāku, kas arī, protams, ir ļoti svarīga lieta un it sevišķi tajos apstākļos, kādos mēs dzīvojam, tad ar vien lielāku nozīmi iegūst šīs lietas, kas palielinās ar katru mūsu anketēšanas laiku, ar katru aptauju parādās ar vien lielāks uzsvars uz to, kā ietaupīt naudu, kā izmantot e-pakalpojumus, kā uzlabot komunikācijas, kas ir ar vien svarīgāka lieta, protams, mācības. Un šie mērījumi ļauj spriest par to, cik tad ir bijuši svarīgs šis projekts un kā to projektu attīstīt tālāk. Un mēs redzam, cik daudz lietas šobrīd ir mainījušās tieši iedzīvotāju dzīvē attiecībā, ja viņi izmanto šo bibliotekas brīvpieejas resursus. Un es gribētu novēlēt visiem, kas nav bijuši pēdējā laikā bibliotekās, aiziet uz savu biblioteku, parunājiet ar bibliotekāru, pajautājiet par to, kas būtu nepieciešams, palīdziet bibliotekārai varbūt konkrētajā darbā, jo arī jāsaprot tā bibliotekārā vide, jo bibliotekārs Latvijā 70% biblioteka ir viens ar savām problēmām, ar rūpēm, ar to, ka tie cilvēki, kas nāk pie viņu, stāst arī tās lietas, kas ir attiecīgajā, teiksim, novadā, pagastā ļoti aktuāls. Un viņš ir arī ziņu centrs tieši tādai sociālai un sabiedriskai saziņai. Un ja viņam ir nepieciešama kaut kāda palīdzība, teiksim, varbūt ne tik daudz finansiālā, kā palīdzība tieši darbā, varbūt kāds no šeit klātesošajiem, varbūt visa sabiedrība tomēr var arī palīdzēt un strādāt. Jo tehnoloģijas paši pa sevi jau nedod to labo rezultātu. Tehnoloģijas ir tikai palīga līdzeklis tām lietām, ar kurām cilvēkiem jāsaskarās ikdienā. Tad paldies!